Katrai tautas dziesmai jau ir kāds autors un autore bijuši, kur tad tas teksts radās, tā viss ir jaunrade. Un tomēr tie teksti ir cauri paudzēm noslīpēti un saglabājušies. Tas ir izturējis šo kritiskās domāšanas daudzu paudžu kritikas sietu. Viņi jau ir tik tālu pilnveidoti, ka ir pārmantošanas vērti. Dievturībai stereotips, ka te viss ir izdomāts, ka te viss ir jauns, ka te nekā sena nav, bet loģiski, ka viss ir izdomāts. Jebkura garīgā tradīcija, jebkura parāža ir izdomāta. Cilvēki izdomā, ko viņi darīs šodien, ko viņi darīs rīt. Un labi, ka tas ir izdomāts. Kā būtu, ja viss būtu nepārdomāts? Kā būtu, ja cilvēki nedomātu vispār par to, kas ir jādara? Tad radošums ir roku rokā ar laikmetīgu turpinājumu, kas atbild uz tagadnē dzīvojošā latvieša garīgajām vajadzībām. Un dievturība nebaidās būt kopsolī ar laiku. Viņa nav iestigusi kaut kādā vienā X stundā vēsturē, un tagad tas ir vienīgais īstais laiks, un pārējie visi nē. Mums ir svarīgi, kā šī garīgā tradīcija sniedz piepildījumu, mierinājumu vai atbildes tagad, nevis kaut kādā brīdī, kas ir jau sen pagājis un tagad vairs nav aktuāls. Dievturība uztur gan šo pārlaicīgo daļu, kas ir pārbaudīta un stabila cauri visiem posmiem, un tad ir šī te laikmetīgā daļa, kas pielāgojās atbilstoši tā brīža vajadzībām. Un tieši šī kopība ir tā, kas ļauj pilnvērtīgi tradīcijai attīstīties, jo ja viņa apstājās, viņa stagnē un viņu nevienam nevajag un arī viņai nevienam nevajag. Dievturība vienmēr ir kopsolī ar laiku un satur šo seno kodolu, kurš ir pārlaicīgs.